Sveiks, dārgais skatītāji! Vēlos tev uzdot vienu, bet ļoti svarīgu jautājumu. Cik bieži tu, apmeklējot internetu, lasot ziņas, sastopies ar viltus informāciju? Informāciju, kura bieži vien liekas patiesa, bet patiesībā ir meli. Paga, es liku tev aizdomāties? Kopš ir parādījies internets, mums ir tik plašas iespējas. Varam spēlēt spēles, sazināties ar draugiem, atrast visu nepieciešamo informāciju. Tā ir vienkārši ideāla pasaule, ne? Bet kā jau ideālā pasaulē, pat tur ir atrodams kāds mošķis. Mūsu interneta pasaulē šis mošķis ir interneta trollis. Ja tu esi aktīvs interneta lietotājs, tad noteikti tu ar to esi sastapies. Vai nu zem kādas publikācijas, vai pat redzējis to viltu ziņas. Sākumā var šķist, ka viņu nodomi nemaz nav tik slikti, bet patiesībā tie ir daudz tumšāki un dziļāki. Viņu mērķis ir radīt dezinformācijas ķēdi, sašķelt sabiedrību un pārņemt troni. Man ir bijusi dzīvē pieredze ar interneta troļļiem. Mana pieredze izpaudās tā, ka man, piemēram, Instagramā uzrakstīja kaut kādi interesanti vīrieši vecumā no kādiem 40-50 gadiem. Piedāvāja man aizsūtīt viņiem no sākuma naudu, lai pēc tam tur kaut kas tur notiktu, līdz galam nesaprotu kas, un viņi varētu pēc tam man atsūtīt lielāku summu atpakaļ. Nē, nu kā, vīrietis ir izvēlējies sievieti, vai ne, kurai viņš grib uzrakstīt, kad tu saņem to ziņu, tad tāds, wow, viņš izvēlējies tieši mani. Teiksim tā, neizrādot to, ka viņi ar tevi manipulē, viņi ar tevi manipulē. Tie profili ir interesanti tādā ziņā, ka, manuprāt, dažiem ir privātie profili, kuriem seko 2 cilvēki. Jā, un nevienas bildes, viņi arī nevienam neseko. Bet ir arī tādi, kuriem ir sekotāji un kuri seko citiem cilvēkiem. Un tad viņi ir tādi, ok, varētu parunāties. Es vienkārši ignorēju. Vai reizēm man patīk atbildēt uz tādām ziņām ar kaut ko, līdz tas aiziet tik tālu, ka viņiem pašiem apnīk rakstīt, jo viņi saprot, ka nekas nebūs. Jā, lai gan jau šis te upuris justos gandarīts par to, ka ir ielicis kaut ko savā profilā un tagad piesaistījis uzmanību. Manuprāt, troļu galvenā motivācija ar šo nodarboties gan jau ir dabūt naudu, jo tas ir tieši tas, ko viņi neilgi pēc tam, kad viņi izsaka šo piedāvājumu finansiāli atbalstīt tevi, viņi izsaka šo te vēlmi dabūt kaut ko pretī. Nu, tā kā, jā, lai tur attīstītu kaut kādu kontu, man tur vajadzēs no tevis to un tā kā atsūt man tur 50 eiro un es tev atsūtīšu 50 000, piemēram. Es nezinu, vai es uzvedos piesardzīgāk, bet es vienkārši saprotu, ka šādi troļļi eksistē un, sadzīvoju, nepievēršam tādu uzmanību. Bet kas patiesībā slēpjas aiz šo internetu troļļu maskām? Kas viņi īsti ir? Un pats galvenais, kā mums pasargāt sevi un sev blakus esošos? Tātad, kādas ir troļu galvenās pazīmes? Pirmkārt, tā ir publicēt provokatīvu un strīdu izraisošu saturu. Troļļiem patīk ļoti daudz lietot rupjības. Tie personīgi apvaino katru cilvēku, lai izraisītu emocionālas reakcijas un konfliktus. Te mēs nonākam arī pie otrā punkta – cilvēku izvešanu uz emocijām. Trollim ir labāk, ja tu esi bēdīgs, bailīgs vai dusmīgs, jo tad trolls ir priecīgs. Pārspīlējumi un absurds. Troļļi bieži izmanto pārspīlētu informāciju, lai izdomātu faktus, lai padarītu diskusiju absurdāku un provocētu negatīvas emocijas. Tātad tālāk iet anonimitāte un viltus identitāte. Tu nekad nevarēsi uzzināt, kas ir šis internet trolls, jo bieži vien tie lietos sagvārdus vai lietos citu cilvēku identitāti. Tālāk ir dažādu viedokļu raisošas tēmas. Troļļiem ļoti patīk diskutēt par tēmām, kur cilvēkiem ir dažādi viedokļi. Piemēram, karš, rase. Un pēdējais ir novirzes no tēmas. Ja tēma veidosies sakarīga un miermīlīga, trolls izdarīs visu, lai sakārtotu to, lai tā radītu spēcīgas diskusijas. Pieredze ir bijusi, jā. Es lasīju komentārus, piemēram, lasu komentārus TikTokā, Twitterī, kaut kas tam līdzīgs. Kā teikt, tas ir ragebait, laikam tā to sauc, ka pasaka kaut ko.
stulpu. Un tas paliek nokaitinātam kaut kas tam līdzīgs. Tu kā redzēji video par kaut kādu kosmosu, kaut kas tam līdzīgs, un komentāri piepildīti ar to, kā nekas no tā nav īsts, un visi melo par to, vai arī to, ka zeme ir plakana, kaut kas tam līdzīgs. Galvenokārt bija melni lodziņi, vārdi neko nenozīmē. Man šķiet, ka galvenokārt tas ir, lai nokaitinātu, bet es zinu, ka Twitterī tas ir par to, ka tev ir vairāki engagementi, ka tev komentē, vai arī laikot tavu postu, tev arī var samaksāt par to, tāpēc pieņem, ka tur ir tas, ka grib nopelnīt naudu nelielu. Es esmu saskāries tikai ar publiskiem komentāriem. Galvenokārt šie troļi raksta dezinformāciju, tādus un agresīvus tekstus, kas liktu tev palikt nokaitinātam vai nejusties labi par to, kā cilvēki uzvedās internetā. Cīnīties galvenokārt, es domāju, ka varēs tikai ignorējot, nekomentējot atpakaļ. Redzējis, kad troļu apakaļ viņu komentāros, kas ir dažreiz diezgan smieklīgi. Man nešķiet, ka troļus vajadzētu sodīt, tā tomēr ir viņu tiesības varētu izrunāties, kā viņi vēlās. Anonimitāte neatbrīvo no atbildības, bet vārdi neiedod atbildību. Tas ir tāda vieta, kur valda anonimitāte, tas ir tā labā un sliktā daļa no interneta, ka tu vari darīt un teikt, ko tu vēlies. Tātad, kā darbojas internetu troļi? Tātad troļi bieži vien izmanto šādus paņēmienus. Raksta komentārus zem rakstiem vai video. Pārsvarā viņi ir tie, kas komentē, nevis oriģinālajā raksta autori. Izplata dezinformāciju, sagroza faktus vai izdomā pat savas ziņas. Viņi spēja sagrozīt patiesību tik ļoti, ka sabiedrība vairs nespēja saprast, kas ir patiesība, bet kas nē. Troļu galvenais mērķis varētu būt vēlme iznīcināt uzticību un veicināt nesaskaņas sabiedrībā. Viņiem patīk veidot diskusijas internetā. Viņi pārsvarā to dara, lai iegūtu emocionālu gandarījumu vai arī iegūtu kādu ietekmi. Jā, man ir bijusi pieredze ar internetu troļiem. Vienu dienu skatoties caur Facebooku, un es ieraudzīju Facebookā to, ka Alfa ir sabrukusi, un es biju pilnīgā šokā. Un, es mācījos Mārupē, salīdzinoši tālu, un es kā visiem draugiem to pastāstīju, un tad mēs izlēmām, ka brauksim skatīties, kas ar to Alfa ir. Un tad mēs aizbraucām, beigās rādījās, ka Alfa stāv kā stāvēdam, un viņa nebija sabrukusi. Draugi bija ļoti dusmīgi uz mani, un es pats biju pilnīgi sagrauts. Viņi teica, ka es meloju, ka es esmu drausmīgs, viņi mēģināja visu izstāstīt, ka es redzēju internetā, un tā, protams, ka viņi man neticēja. Un tā sākās diezgan liela apcelšana skolā, man neticēja vairs, draugi visi pazuda. Konkrēti šis gadījums tika atklāts, šis cilvēks bija neicis, un viņš pat tika arestēts par šo te atgadījumu. Facebookā šis jau vairs nebija tā kā oriģināli posts, šis jau bija pārpublicēts jau. Es domāju, ka ir bijuši cilvēki, kuriem līdzīgi gadījumi ir bijuši. Varbūt ne tieši ar melošanu, bet kaut kā savādāk, kad viņi jūtas tagad, ka viņiem bail internetā ir, kad viņi baidas no kaut kā, neuzticas citiem cilvēkiem. Tāpat, un viņiem, piemēram, pat patiesus avotus uzskata par nepatiesiem. Manuprāt, viens no efektīgākajiem veidiem būtu visās šīs sociālo tīklu, visos medijos, kad cilvēkiem ik brīdi parādās, kad atceries, ne visa informācija, ko cilvēki izplata, ir patiesa, vai arī, piemēram, ja tīpaši Latvijā varētu varbūt kādu reklāmu uzlikt, un uz skolām, piemēram, man skolā nekas šāds netika mācīts, tad, kad es mācījos. Līdz ar to es varētu skolām nākt, varbūt pastāstīt par šo, kādu lekciju skolāniem novadīt. Es esmu kļuvis ļoti piesardzīgs, un es pat esmu sācis brīdināt citus cilvēkus, bet es ne tikai tā kā pats esmu piesardzīgs, es pats ļoti maz citiem cilvēkiem uzticos tagad, jo es domāju, ka viņi tikpat ļoti varbūt ietekmēti no kāda interneta troļa, kā es tiku ietekmēts. Jā, man ir bijusi pieredze ar interneta troļiem, bet vairāk tā kā no manas pašas puses. Es pats vairāk esmu izvēlējies būt tajā dodošajā galā, kas būtu tā kā no troļa puses. Negluži tā kā ļoti, ļoti trolīgi, bet bišķi.
No platformas, man liekas, ka savulaik tas sākās viss jau ļoti sen, kad vēl bija draugiem LV. Bet Facebook arī, jā. Un 9gagā noteikti. Tur jau vispār bez troļošanas nemaz nevar. Tieši trolisms izpaudās ar komentāriem, aizskarošiem, lielākoties pazemojošiem. Bet galvenokārt izsmiejošiem vienkārši, lai cilvēkiem liktu justies slikti un liktu pārdomāt, vai viņiem tiešām ir vēlēšanās uzturēties internetā. Kāpēc es to vēlējos? Tas nebija gluži tā, ka es pats to baigi vēlētos. Vienkārši es redzu kaut kādus postus vai komentārus no cilvēkiem, un es saprotu, ka viņu viedoklis ir nepareizs un nepamatots. Man gribējās viņiem ierādīt viņu īsto vietu, lai viņi zina, uz kurien viņi ir atnākuši. Jā, šo es nedarīju zem savu īstā vārdu, tāpēc, ka es slēpju savu identitāti. Visdrīzākais, ka man ir bail, ka man kā īstam cilvēkam kāds uzbruks pretī. Jo internetā viegli paslēpties zem kaut kādas kaķa bildes, tur pierakst, tur nezināmais kaut kāds tur profils un viss. Lielākoties reakcijas uz manām darbībām bija tādas, ka cilvēki sapsihojās, satrakojās, atbildēja dusmīgi, mēģināja kaut kādā veidā tur taisnoties, pierādīt savu taisnību, kas man savukārt tas tikai lika vēl vairāk viņiem tur, viņus aizskart un kaitināt. Nedaru to agresīvi, nedraudu un neko, es vienkārši cenšos kaitināt cilvēkus. Tāda mana oziņa. Ja tu izpaudi internetā savu viedokli, tad esi jābūt gatavam, ka tavs viedoklis var tikt apstrīdēts un tu vari tikt troļots. Tad kā mēs varētu pasargāt gan sevi, gan cilvēkus, kas ir blakus mums? Mēs varētu būt kritiski pret katru informāciju, ko mēs redzam internetā. Atbildot uz jautājumu, vai ir avoti, vai tie ir uzticami. Ja tu redz kaut ko pārlieku satraucošu, pārspīlētu, tad obligāti ir jāpārbauda, vai šie fakti ir uzticami un patiesi. Nereaģē uz provokācijām, labāk vispār nereaģēt, un pat ja esi ticis kādā strīdā, vienmēr ir jābūt mierīgam un cienpilnam un ar sarunas biedru. Galvenais, nedalies ar personīgu informāciju un bloķē šos cilvēkus un ziņo par tiem. Un pats galvenais, nebaro troļļus. Viņi pārtiek no tavām emocijām. Paldies!